kaut ko padomāt, kur būs turpināt. Es taču nāk no UNO ielas izstādes arī. UNO Daļinieks, jā? Nu, bet Mārtiņam, jūs tiešām neesat rādījis? Nu, nevienam, nu nekad, goda vārds. Nu, ne. Un nerādījis? Nerādīšu, ja tu negribēsi. Nu, Mārtiņam, jūs pēc nerviem man pataisit. Nu, nepaliks pēc nerviem, tev apsolīju. Pataisīsies, Ja es varu daudz meitenes kādreiz filmēt 40 gadus atpakaļ un nevienai nenodot, tad kāpēc man tagad vēl vajadzēs darīt? Nu, bet kāpēc jūs spēlējat uz maniem nerviem? Es nespēlēju, es redzu iekšā, ka mums ir ļoti interesants films, ļoti interesants, un man gribētos viņu realizēt, bet, nu, es bez tevis arī sāku norunīt, ka bez tevis es nerealizēju. Nu, vispār Man ir smaidīgais variants, manuprāt. šeit es šausmīgi vecīgi. Nu, pagaid, nu to tu neskaties tā. Tāpēc es šito feisu. Tiešām kaut kā tās grūti, cik izteikt. Renāt, tu esi skaists un viss ir forši. Un jo tālāk aizies tā filma, jo viņa būs vēsturiskāk un skaistāk. Tev tā liekas šī momentā tā. Ne, man jau viena brīd bija pilnīgi vienalga, kaut jūs man pa pēdējo raganu patāsat, kad jūs nerādat to, ko mēs tur redzam. Es taču biju tādā štīmē, ka es paskatījos spogulī, skatos, it kā tur tikai tāda migliņā, jums tur tik spēcīga kaut kāda laikam lampu kasme, kad es biju vispār bez valodas, kad es ieraudu. Tu noliek pilnīgi mālā, ka tas ir zelta artīvs un viņš glabājās un viss. Ja būs kaut kāds, tu gribēsi, lūdzu, esi savā rīcībā. Kāds muļķības? Nezinu, paiet laiks. Es nevaru atspīrt to no jums. Nē, nu tā nevajag. Es jau vienreiz cilvēku pielaidu ar prezidentu, es vairāk tās nesimtu. Radošais ir radošais. Nu, kāds te sakars, ko tad jūs pieļāvāt ar prezidentu? Es Ulmani, što te dēlu kāds fotografēt. Un nādēļ negatīvs. Stulds bija. Nekad dzīvē tā nedzirdēt. Un kas te jums gabals mūs? Nē, tu bija ļoti interesants kādri, kad viņš vēl nebija prezidents. Man būs tas tāds ļoti labs tāds, varētu uzsaistīt izstāvē kādu, protams, saziņā. Nu, ko te jūs taisties no maniem tiem jocīgiem ārstībām kaut ko taisīt, jūs taisāt? Tas varbūt kaut kāda veida, es nezinu, kāds teksts labi. Nu, šitas ir viss pieņemams vienīgais, kad, nu, tur, kad tā atkārtošanās... Nē, nu, tas jau bija montāžas, jo viņi jau, es jau nevaru viņu tik garu taisīt. Jā, nu, tos rūķus dubultā jau laikam nav īsti krāsas, ne? Vai vadā? Zīvis, Renāt, tas ir tā, ka montējās. Saprotiet, man jārada tevi skaistumu tēls. Skaists cilvēks uz skaistu darbu. Es nevaru, es saprotu, es esmu, nu, tu taču arī, kad radi kaut ko skaistu, tu taču nedomā par neko citu. Tu nedomā, ka tā drēbe bija kādā bombzim visūdnos vai kaut ko. Tev tas neinteresē, nu? Es no tādām vecām rupatām nedauju. Nu, labi. Vienalga, tev neinteresē, kad tu taisi. Šito jau redzēs tad, kad tur es ar viņu runājos, un tur gatīt, šitas jau tad jāņem nav. Nē, es tad skatos no cita viedokļa, kur ir arī kinematogrāfiski interesanti. Tāds lietas, viņas jāskatās no krāsiem. Šito feisu gan es gribu karālu. Es tāda jaunāk. Nu, jaunu, bet tu esi jaunu. Veids skaisti, nenoliek sevi. Tur nīs. Nu, nav tā, nu to nepamana. Tā sākumā tur tāda galvīga krumka. Bet cik interesanti, austriši, stūkiši, Mārtiņš, nu, bet ko jūs domājat darīt par to oriģinālu, par ko Es neko, es nekad neaiztieku un viņš stāv, man tā ir, nu, ir tā lieta, kad ir kaut kam nepieskarās, tagad patreiz skatos,
40 gadus atpakaļ fotografētās lietas un vēl ārā, un viņas izrādās tik lieliskas, tik skaistas. Vienkārši, tad nebija iespēja. Bet, Mārtiņš, un tas taču ir mans ķermenis. Es negaidīju, ka jūs tik nekaunīgi pievilksiet šito vietu. Es taču neesmu bomba, Tur nav iten nekas, mammatins, ka nav nekas. Ai, beidziet, vienkārši mammas ķermenis, ja tur būtu, tad viņi arī savādāk grib. Nezinu, tas tā nav domāts. Absolūti. Es tā pārdzīvoju, es naktas negūju. Es jums gatavu 20 lapus maksāt un vēl ar sievietes attēliem krūzītes, porcelānu un apakštausītes. Renāta, būs efektīvāk, ja tos 20 lapus samaksā montētājam. Montāže, un tev būs lieliska filma, ar kuru tu būsi priecīgi visu dzīvi, kā teikt, un konkursus. Tas daudz labāk. Jo viņa konkursam var līdz augšā 20 minūtēs. Tas ļoti daudz jāmontē ārā. Ļoti daudz. Tikai tā, pavisam tā. Es domāju, ka tavs, tas skaistie tie smaigi, kur ir tie tev ļoti piestāvoši. Un redz šitās pēc skaistis tās tūplāniņas. Es jau nezinu, kurējas tur tāda ir jāizsnāk. Šitie atkal vērtīgi. Bet iedomājies, ka viena 10. daļa derēs filmai tikai. Tur, kur esat uz acīts un kaķīts, tur ir forši. Vakarā, kad jau vēlāk. Un lejiet to kvasu un teikt, lejiet, ja kāds man vienkārši sakās. Mārtiņson, bet tas taču, lai man mierīgs prāts, lūdzu. Tu var būt pilnīgi mierīga, tev es nerādīs. Godavārds ir daudz svētāk. Nenovērt pie tā kaut kādām formalitātēm. Kā, ja jūs būtu manā vietā, tad jūs arī uztrauktu. Varbūt, ka šis televizors telos, bet jūs paīt kā, tā taču tikai Vai tad jums sliktu? Nē, es nezinu, es vienkārši aizmirstu. Es sapratu, ka mēs pagājušā gadā filmējam. Jā. Ja man aizmirst, es saprotu, es skatos kā no jauna, man patīk. Jo es zinu, ka bija dažas vietas kaut kur tās, ka nebija gaismas apstāt, tad viņš ir mājās. Bet ne forši, dien forši. Šito jau pēc jūsu ieskatiem es tikai negribu par to veco dīni raudu. Šito Ja ejam uz to, ka taisām filmu, tad vēl jāskatās, kā veidojās šitie te, kas tekstā iet aizmugurē. Bet tas ir jāuzbalansē, jo no jauna uzrunāt nebūs tik interesanti. Nebūs dabiski. Dabiski nebūs, jau tas par Šitas moments ir ļoti labs, tāpēc logā. Tur ir stāvāk. Paldies, Renāts. Es aizdarojos skatīšanu. Jums televizors slikti, jā? Nē. Viņa pušā parās. Jājuste un tā tālāk. Manuprāt, viņš atstrādājās. Tur ir ļoti maz tā asa videokamerē. Man ir super televizors laikam. Samsung ir super. Bet Mārtiņš un es starp
sit jau ar tik šausmīgi sakriņķis, ka jau ar juristu runāju, un viņš ar man teica, ka, ja jūs rādīsiet, jums var būt šausmīgi. Tad kāpēc man jārāda? Es jau apsoli, ka nerādu visu, bet tas ir motē. Tad jābūt manai rakstiskai piekrišanai, bet man ir stiprs aizdoms, ka jūs Annalim esat jau rādījis. Un kāpēc viņš pret mani tik slikti tagad izturās? Bet es man nekādā darīšanās neesmu. Nu kā, nu jūs taču rādījāt to, kur es runāju par kaimenu, un tur taču viņu neko nekādēļ tā man no manu video. Nu nevajag, nu lūdzu, nevajag. Kā ne? Var prasīt viņu pašu. Jūs jau esat sadziedājušies, jūs domājat, es tādas sots, ka es Man nav darīšanās. Jūs esat vienādi ļoti runājat, abi sarunājuši, ka runās Renāti mēģina iedomāties savādā. Neiedomājies cik ar vai kaut kā. Kad par to kosmosu es runāju, tad Annanim tai mazā grāmatiņā arī par kosmosu. Tā ir citas. Tas ir ļoti jauki. Nu kā, tas viss daudz kas atspūkojas. Bet tevi kaut kas es skatos, vai nav uzmest kaut kādu punktu, kurus tu esi vairāk reiz skatīsies, kuras vietas tevi. Man ir rakstīts. Jā. Labi jau būtu, ka jūs uz savu roku, jo diez vai jūs sapratīsiet, ko jūs. Vai jau principā, tā ir vietā, kas tev patikās. Nu šito gan nevajag, jo tas izklausīsies pēc tad saprunā. Bet nenāk, te taču tik daudz garš, kad ir ļoti daudz jāmontē savādāk. Jāmontē kā filma, kas nav neatlicis, kas attiec uz tavu radošo, uz tavu būtību. Šito nekādā vajag. Un izrādās, ka tā nebija pats kā Mārija Trūkman, bet viņas māteic uzsādīties. Nu labi, tas ir aptūs. Un ar ko beidzās jau varat neatceros, tā kā nav nekādi jēga. Nē, saprotiet, tad, kā filmē, tu jau, es nevaru pateikt, kā pagriezīties, ko tu stāstīs, ko nestāstīs. Tas ir, tas skaistums tiek tā ir, kad viņš notiekās dabīgi, uzreiz. Un te jau ir svarīgāk par tevi kaut ko pateikt, kā rodās mākslinieks, bet faktiski tavi darbi svarīgāk. Nu, šī vienīgais, ko varētu, es tūlīt pateikšu, kur jūs jautājat, nu, kā es apgūstu lietu, tā, kad sāksies, nu, ka jūs man to jautājat, to var. Interesants nosaukums. Es par daudz runāju iekšā, man gribētu, ka es mazāk runāju, bet es nevaru uzturēt dialogu nekādu. Nu, tūlīt būs, ka teikšu. Es tik garšīgi, ka es ēdu. varat visi, jo Es šodien skriešanā. Bet tagad klaus. Vēl Jūs jautājat, nu kā es saprotu? Tālāk arī. Nu, te ir nāciņi savā lietā, pašu šūtā, pašu patiks.
pirmā vārds, kur gandrīz bez šūšanas kopā. Bet no uzvilkt tagad šito te paņemšu, ja? Mēģināšu izskatīt arī cauri kaut kādā veidā atrast, ja? Un tad, savus arī ieteikums. Un tad salikam vēl to kopā, un tad es to montēšu. Jo te ir tik skaists materiāls, kurš ir jāizmontē, lai viņš brīnišķīgi izskatās. Nu, var sākt varbūt no tām viencēm. Viņa parunā, jā? Nu, var. Nu, tagad. Nordeja, Leons, Īvaņa, Glēzums, nebija profesionāls mākslinieks. 50 gados kaut kur tikai sāk, un es uzskatu ļoti labi priekš. Tādā vecumā sāk, jā, un tik skaists. Nu, jābūt skatoties to vietu. Redz, tad uzreiz iesaist mācies kā lietišķībai. Varbūt pat var sākt no tā. No šitā. Nu, ievads vajadzīgs kaut kāds, nezinu, kampī vai tie augļi, vai kas, tāds neitrālais. Bet to jau montēju. Kalsēga, slavena. Māma vārdā. Tur māca milzīgi jau. Tēja tur ir. Es rūdinā telefonā piestrādājums, ka teļa blīsi. Kurai vietai? Kosmētika nevajag, jo tur ir tā norītu galot mazlietiņā un tad tā kaut kā jotri. Man ir, jā. Tev ir tā norīta, jā, mamma kā īksti, te beidzās. Tieši tas ir vajadzīgais. Šito Nē, tas ir, saproties, taču jāķmārē. Tur dažādās vietās. Un te jau arī neko nerūs. Nē, tas taču nav vajadzīgi tā pārāk familiāri rādīt, kas... Citiem jau tas neizsaka. Jā, tieši tā. Bet, vajag kaut ko... Būtībā jau visiem interesē, kā tu taisi tās lēles, kā tu kļuvi par tā. Un vēl interesantākais tas ir, ka tu pati neesi tieši speciāli mācīts. Un tas citiem dod... moments ir, jā, citiem iedver. Jā, kad var bez izglītības arī var kaut ko pasākt. Tā gluži nav, vai ne? Tas moments To akcentē. citiem iedroši. Jā. Nu, šitas, ja ir jums oriģināli asāks, tad šitu var parādīt. Oriģināls ir asāks, bet iet, vai to var? Nu jā, īstenībā ne. Viņi tu greizsirdīgais asāks. Nu, neoši. Leontīm, man pārstāvis par Leontīm. Nekas jau mums tur Nu šitai labi. Tagad tā ir cita reize jau laikam, jā. A ty negribas?